Šo inventāru iespējams izmantot sākot no sākuma skolas un arī ļoti daudzu inventāru iespējams piedāvāt arī izmantojot papildus dažādus uzdevumus vidusskolām. Pienāk pie iesildīšanās uzdevumu skolēnam arī. Viņš, kā es teicu, nebūtu kā viņam jādomā, cik jāapņās. Es viņam piedāvāju, mums visu laiku ir jādarbojās kopā. Ja varbūt manas fiziskās spējas nav tik labas, tad, piemēram, tu būsi tas kolēģis, kas man pavilks līdzi, lai es arī varētu noskriet tos 5 sapņus. Tāpēc uzmetam, piemēram, uzreiz 2 ideāli. Vienalga, mēs kā pāris, mēs sadalām pusdien 1-2, un mums ir jāskrien 1 sapnis. Tā kā cirkā 1-2. Mēlnais augšā, ja uzmetam uz mēlnā, tad ir 1 atpakaļ. Pamēģinās uzvar tās pārītis, kurš pirmais nonāk līdz pēdējiem cilvēkiem rītiem, sākamais rītis. Sadalamies tādi, jā, es varu. Vēl ļoti labs variants šim pakam uzdevumam ir tektēt. Varbūt, ja nav riņķi, iekat uz sarkanā, uz priekšu vai uz atpakaļ. Jūs dariet kādu, pilnīgi kādu atzīmīti varētu nolikt, lai jūs varētu to uzdevumu papildināt. Tā, lieliski, paldies, varam nolikt, ķersimies pie nākamā uzdevuma. Šis uzdevums īstenībā ir vairāk kā 1., 3., 4. līdz 4. klasē šo es izpildu. Un viņi nostājās pati, cik es nosaucu, protams, zaļš, zils, 3. Ja? Un kas ir šeit ļoti labi ir, mēs viņiem varam arī saskaitīšanas prasmes mācīt. Pamēģināsim tādu vingrinājumu, izveidojam apkārt akli. Un pirmais celies augšā, aiziet. Pāris vingrinājumus, lai jūs saprast uzdevumus, celies augšā.
Tad atkal stāsta skolēniem gan par stāju, gan visu, un nostājās, 2-3 soļu attālumā. Lai tas piemērs ir 3 soļu attālumā, tur varbūt vajadzētu nedaudz pavirzīt tos piemērus tālāk. Uzmanību, aiziet! Ar astiem pret... Un viņi, protams, aplikt otrādi. Izturīgs materiāls, arī viņš ir, kur presē vai kaut kur. Mēs pie galda gribējam, nekoši daudz līdus notiek. Šī arī ļoti labi izmantot šos pašus vārdus kopā ar attēliem ir izliktās pa zāli pārītī. Mēs dodamies pārītī un vienkārši viņi nedrīkst sazināties ar mutiski, ja? Tikai ar žestiem. Piemēram, mums ir tagad tās, mēs iesim, abas divas celsim augšā un abas paskamies lapsa. Un mums ir abām divām jāizdomā, kuru dzīvnieku mēs beigās pēc vilkas signāla pacelsim augšā. Tas ir ļoti labi ar atmiņu trenē skolēniem, ja? Viņš atcerās, kurā vietā kas bija. Piemēram, ja mēs pacelsim šeit abas divas lapsu, mēs iesim tālāk, varbūt mēs izdomāsim kādu citu. Sapratāt vai? Ja? Es jau teicu skolēniem skriet, citam patīk, citam nē. Bet ja viņam ir kaut kāds papildu uzdevums, piemēram, kaut vai tā pati bumbiņa rokās, apskriet, piemēram, mēs varam dalīties komandā pa 5, un esmu komandās pa 5 un nolikta kaste vienā vietā, un otrā vietā ir bumbiņas, kur viņš paņem un pārnes tās bumbiņas un uzliek uz tās kastes. Viņiem 5 dalībniekiem ir jānovieto visas bumbiņas, lai kaste būtu pilna. Viņš ir iesildīšanās uzdevumu pirmo veidu. Jā, sties uz kaut kā. Sarkanās bumbiņas saliekam tur, dzeltenās šeit un atkāpjamies. Un viens paliek no komandas apļa vidū. Šeit nedaudz tādu lielāku lapu uztaisim, ja? Atsitienu. Atsitien pret grīdu un noķer bumbiņu, tālāk padod un tad, kad tu padosi, vajag arī asasīt. Šeit tu pārvietosies pa vienu vietu uz priekšu. Jūs saucat uz ko? Nē, uz ko, lai pēc tam mainīs. Ar atsitienu sākumā. Un tāds ir uzstāsts, klausieties. Jūs šeit, jūs varat vienkārši, kurš pirmais saliks šeit un var veidot arī punktus. Jā, piemēram, ir saliktas 3 bumbiņas. Šādi, 1 punkts būs, skaitīt punktus, paši pēc tam paralēli varēsiet, jā? Jums ir jāizdomā loģiski, kā vairāk var arī 4, protams, likt,
vienkārši likt. Vidusskolai šādu spēli dod un 3 bumbas, spēlē 3 bumbām. Ja? Viena bumba ir rezultatīvā, jūs nezināsiet, kura tā ir. Viena ir rezultatīvā, viena ir neitrālā, vispār nekam nederīga, ja iemetīsi grozā. Ja? Un trešā ir mīnus bumba. Ko šis palīdz stundas laikā? Bieži vien cits nemaz netiek pie bumbas, vai ne? Skrien tikai kaut kādi 3 basketbola izlases spēlētāji, pārējie vienkārši pie bumbas netiek. Punkts, šī -1, un to varat mest, cik gribat, tur nekā nav, nulīte, jā. Ja? Tātad tiek izpildīts metiens pa grozu, jūs, piemēram, zilā komanda iemet, kam ir jāizspēlē. Tai bumbai ir jāpaliek, jāzaļie, un viņi ņem bumbu un spēlē uz to grozu. Tam melnē maziņā, 5., 6., 7. Mums tikai jāskatās plusiņš un mīnus. Jā. Ievērojam minimāli tehniku basketbola noteikumus. Viņa pret cienu.
cenšos kaut kādu tādu vērtīgu inventāru izgatavot. Šis bija pagājušā mācību gada ļoti feina spēle ar maisiņiem. Šī ir ļoti populāra Amerikā un saucās spēle Cornhole. Ja? Tiek pildīti maisiņas, tūlīt uzlikšu. Te ir taisnīgi pēc oficiāliem izmēriem un maisiņas pats arī uz platformas ir 1 punkts. Ja izkrīt cauri caurumam, ir 2 punkti. Spēli spēlēt var arī saspēlējoties, un es spēlēju lielajā sporta zālē, un ir diezgan liels atdalums. Atkal var noteikt noteiktu skaitu piespēļu un tikai drīkst izpildīt tad metienu pašu dēļu. Var arī vienkārši zālē uzlikt, bērni var arī pamētāt. Ļoti aiziet īstenībā iekarst. Varbūt jums ir super labi šitie darbmācības dizaina un tieši pulmotāji. Dizaina tehnoloģijas, kas tam var palūgt un uztaisīt šādu, jo tur nekas īsti tāds, nekas sarežģīts nav. Tas īstenībā no 1. līdz 12. Jā, tā kā inventāru iespēja katru gadu cenšos izmantot izveidot vismaz vienu kaut kādu tādu nopietnu inventāru, kas palīdz skolēniem apgūt gan fiziskās prasmes, gan arī ieslēgt to loģisko domāšanu. Jo skolēniem tīri skriet, tas nav vairāk mūsdienu jauniešiem un bērniem tik interesanti, tad es dodu papildus kādu uzdevumu, lai viņiem šīs prasmes tiktu papildinātas.